Nu, ko tu ņemies? Tu taču zini, kā vilkt tos apavus. Ņem velc! Vai arī tu piedzīvo situācijas, kad bērns pauž spēcīgas emocijas un tu nezini, ko darīt. Jūties bezspēcīga, un pat ja tu mēģini palīdzēt, tik un tā nekas nepalīdz, bet vēl pretēji, bērns paliek vēl dusmīgāks un agresīvāks. Iespējams, tu piedzīvo situācijas, tad, kad bērnam ir lielas emocijas, viņš kļūst agresīvs, viņš sit galvu pret virsmu, vai arī, ja ir tādi svarīgi notikumi, tad bērns kļūst tāds dezorganizēts. Katrs vecāks vēlas, lai bērns spētu regulēt emocijas, lai neveidotos skaļi skandāli, lai bērns nekristu gar zemi, lai nečīkstētu un nenīdētu, un lai tu zinātu, kā palīdzēt bērnam. To ir iespējams izdarīt, apgūstot emociju regulāciju. Apgūstot emociju regulāciju, to var uzzināt, kā rīkoties, lai emocijas neeskalētos, lai bērns nekļūtu agresīvs, lai tev nebūtu ikdienā spriedze un jums būtu forša atmosfēra kopā ar bērnu. Jo drīzumā būs nodarbība par to, kā palīdzēt bērnam regulēt emocijas, raksti komentārā vārdu emocijas, un es tev nosūtīšu pieeju Zoom lekcijai.